Liet zobenu zem galvas un dziļi neiemiedz. Tavs gods un tevu zeme, tev cieši dusēt liedz. Tavs gods un tevu zeme, tev cieši dusēt liedz. Liet zobenu zem galvas, liec to pacirtienam. Tas pēdējais, kas sakams, drīz jāsaka būs tam. Tas pēdējais, kas sakams, drīz jāsaka būs tam. Liet zobenu zem galvas, kad naktī jādus. Lai Latviju tautā modru zin savus kareivjus. Lai Latviju tautā modru zin savus kareivjus. Cilvēks iet pagātnē, pēta pagātni, lai krātu sev, gūtu enerģiju tagadnē. Un to mēs esam darījuši, un mēs esam runājuši par brīvības cīņām, par strēlniekiem, un mūsu pleci no šīm domām paliek taisnāki. Mēs runājam par jēdzienu kalpaka gars, un mēs paliekam stiprāki, iedziļinoties un saprotot šos vārdus. Un mums jārunā tieši tādā pašā veidā arī par nacionāliem partizāniem. Un es domāju, ka mēs esam par maz par viņiem runājuši, par maz par viņus pētījuši, jo jāatcerās, runājot par nacionāliem partizāņiem, jāatcerās ir tas, ka viņi ir pēdējie, kas ir karavīri, kas ir cīnījušies ar ieročiem rokās un krituši ar ieročiem rokās par Latvijas neatkarību. Tā ir mūsu tāda milzīga, ja varētu teikt, enerģētiska bagātība, jo mums ir jāpēta, jāskatās, jo šie cilvēki cīnījās ar gaišu domu, cīnījās par neatkarību, krita par viņu, to veica ļoti sarežģītos apstākļos. Otrais pasaules karš tuvojās beigām. Sarkanā armija, forsējot Aivieksti, otrais okupēja Latviju. Vācu kara mašīna iesauca armijā jaunus zēnus. Daudzi latvieši atstāja dzimteni. Gada 8. maijā Kurzemes cietoksnī esošās Vācu armijas daļas pacēla balto karogu, bet apmēram 4000 latviešu leģionāru iegāja mežos, lai kopā ar nacionālajiem partizāniem cīnītos par Latvijas brīvību. Nacionālo partizānu karš, kas jau bija sācies pirms Otrā pasaules kara beigām, bija plašākais nacionālo partizānu karš Latvijas vēsturē. Šis karš parādīja, ka 1940. gadā Latvija nav brīvprātīgi pievienojusies Padomju Savienībai. Nacionālie partizāni gatavojās Latvijas atbrīvošanai, jo cerēja, ka amerikāņi un angļi neatdos Baltijas valstis Padomju Savienībai. 1945. gadā, kad nobeidzās Otrais pasaules karš, mēs arī no sākuma priecājās, kā pasaule priecājās, kad mums būs miers, bet mums sākās viss bēdīgākās dienas, tūlītās pēc kara.
visbriesmīgākais bija laupīšanas, izvarošanas un slepkavošanas. Šīs ir Zīļu mājas. Te saimnieks bija Baumgards Emberiķis. Un pēc, kad beidzās karš, šeit sarkanarmieši iegāja iekšā un izvaroja un noslepkavoja viņas meitu. Un arī saimnieki Emberiķi noslepkavoja viņas sievu. Palika dzīves vienīgi puisīts, mazais, kam atšauja mazo pirkstiņu, jo tas bija aizlīdz aiz durvīm. Tāds gadienis bija šeit, tad Usmā noslepkavoja divas ģimenes, skolotāju ģimenes, tur arī bija izvarošana, arī noslepkavoja mazām skolotājs dēliņam, tam nogriezuši bija galvu, un skolotājai, tā ir kā 25-4 gadi, tā ir sprākstošai lodi, sašķaidīja galvaskauss un viss mazais bija gar sienu. To viss izdarīja sarkanā armija, jo šī sievietei noslepkavotai vēl sarkanā armijas virsnieka uzplecis bija sastīnis rokā, ko viņa bija naugusi, kad cīnīsies pret tiem. Tagad mums liela sarkanā armija mums ļoti lielas nelaimes atnes miera laikā. Vidzemē darbojās Latvijas Nacionālo partizānu organizācija, Kurzemē Latvijas Nacionālo partizānu apvienība. Latgalē izveidoja Latvijas Tēvijas sargu partizānu apvienību. Tēvijas vanagi darbojās Dienvidkurzemē. Nacionālie partizāni pieņēma savas programmas, statūtus, izstrādāja savus cīņas uzdevumus un taktiku. Nacionālo partizānu apvienībai bija savs svinīgais solījums. Es, Latvijas nacionālais partizāns, svinīgi apsolos ievērot Latvijas Nacionālo partizānu apvienības statūtus. Es apsolos būt pret visiem taisnīgs, ievērot Latvijas likumus un visus man uzticētos pienākumus veikt pēc labākās sirdsapziņas par godu Dievam un manai dzimtenei, brīvai, neatkarīgai Latvijai. Pirmās cīņas notika patiesībā Abriņas apriņķī un turpinājās visā Latgales teritorijā. Laikā no 1945. gada līdz 1949. gadam partizāņu karš aptvēra visu Latvijas teritoriju. Pēc aptuveniem aprēķiniem Latvijas Nacionālo partizāņu karš aptvēra 95% Latvijas pagastos. Atsevišķos pagastos, atsevišķus centrus, pat atsevišķus apriņķus nacionālie partizāni ieņēma un arī organizēja šo te apriņķu un pagastu pārvaldi. Vēl jo vairāk Latgalē tika izstrādāta valdības sastāvs, nozīmēti ministri, tā kā viņi paredzēja arī, tā sakot, pēc partizāņu uzvaras, pārvaldīt Latviju. Latvijas nacionālā partizāņu lielākā daļa bija latvieši, bet pie Lietuvas pierobežā bija lietuvieši, Igaunijas pierobežā parasti bija igauņi, un Krievijas pierobežā arī krievi bija un baltkrievi bija. Ļoti daudz starp nacionālajiem partizāņiem visā Latvijas teritorijā bija poļi. Viena no tādām problēmām, kura līdz pēdējiem laikam tika diskutēta, vai Latvijā bija bandīti vai partizāņi. Pētot pagājušajā gadā centrālajā valsts arhīvā Maskavā, konstatējām, ka pat Čekas dokumentos minēts, ka starp partizāņiem bija tikai apmēram 5% bandītisku elementu, kuri nodarbojas ar dzeršanu, varbūt arī ar cilvēku vardarbībām un tā tālāk. Tātad kopā šis karš jāuzskata par nacionālo karu pēc būtības, par karu, par Latvijas atbrīvošanu no bolševiku okupācijas.
Ļoti varonīgi pret komunistiskajiem okupantiem cīnījās Latgales nacionālie partizāni. – 1945. gadā no 4. uz 5. jūniju mēs Tilžas, Bērspils, Rugāju, Vojta Malnača, Baranovska, Jāzepa un Antona un Roskoša un Andreja Roskoša grupas un Akmentiņa grupa un Štraubes grupas vīri. Te mēs pulcējāmies tieši, lai sagatavotos uzbrukumam, kur bija mūsu apcietinātie Tilžas cietumā. Tieši 12 cilvēki, lai viņus atbrīvotu, jo nākošajā dienā viņus būtu veduši projām uz Viļakas čeku. Partizāņu kopskaitlis bija 72. Mūsu komanda bija 37 cilvēki, kas uzbruka Tilžas cietumam. Tur mana māsa bija apcietināta, un viņas vīrs Antons Roskošs bija grupas komandieris. Grupā viņam bija partizāņi no Kīseļavas, no Krišjāņiem un no Kalna Ežmaļiem. No tādas apdzīvotas vietas. Un viņš ar saviem vīriem tur, kā saka, 37, es arī tur tieši darībnieks pie cietuma atbrīvošanas un pagastā arī izpildu komiteja tika aizdedzināta un iznīcināti čekas dokumenti un cietumnieki atbrīvoti. Jānis Barkovskis pirms spīdzināšanas Tilžas čekā un aiziešanas pie nacionālajiem partizāniem. Esam atnākuši pie Tilžas čekas mājas durvīm, kur mani 1944. gadā 20. oktobrī pirmo reizi pa šitām kāpnēm veda augšā Čekis, Belabrodovs, Mikelsons un Piņķis. Un pēc tam man bija saruna ar viņiem labestīga, viņi gribēja mani iesaistīt Istrabīķeļos. Bet es viņam piekrišanu nedevu, un pēc kādas stundas viņi saka, jūsus mēs arestējam, un jūs paliksiet mūsu uzraudzībā, un naktī mani noveda lejā pēc tam, un naktī tad veda augšā un sākās tā sišana un spidzināšana. Cik bandītu jūsu pusē jūs zināt, un jūs tagad tās būsiet mūsiem palīgs Istrabīķeļos, 20 vīri jūsiem būs tādi un tādi automatiski ieroči, un jūsiem jādien būs. Jūs pašreiz esiet tajā vecumā, ka jūsiem jāiet tieši Istrabīķeļu laiks tas bija. Un es nepiekrītu, un tad ar to sākās. Tas kādas pāris stundas mani tur nomocīja, riktīgi, ka es bezsamaņā kļuvu, tad novilka lejā un tur tajā bija pagrabs tāds un 2 ūdens kubuli. Viens smēla to ūdeni un otrs lēja, jo es jau biju, kā saka, ne jau kājās stāvēju, bet, kā saka, bezsamaņā. No tiem augstā ūdens spaiņiem tad es atžirgu un atkal veda atpakaļ. Tad jau, kā saka, es lika piecelties tev ar visiem spēkiem. Bet es, tik domāju, ja iztur ir, un tiešām es izturēju. Un es uz šodien dienu dzīves liecinieks. Man tā aizskar iekšēji šitie pārdzīvojumi. Nekas ir jāturās. Latvijas mežos tauta cīnījās pret okupantiem, bet oficiālā propaganda slavināja uzticību režīmam. Padomju Latvijas darba ļaudis pieņēma vēstuli lielajam latviešu tautas draugam Josifam Visarionovičam Staļinam.
Jēguma elektrostacijas atjaunotāju sanāksmē. Šo vēsturisko dokumentu ar lielu sajūsmu pieņēma padomju Latvijas pilsētu, lauku, fabrīku un rūpnīcu sapulcēs. Goda pilnu uzdevumu veids Latvijas poligrafa tresta pirmā tipogrāfija cīņa. Tā iespiež Ļeņina un Staļina ģeniālos darbus latviešu valodā. Ģeniālie Ļeņina un Staļina sacerējumi kļūst pieejami plašām padomju Latvijas darba ļaužu masām. Šeit kādreiz atradās ļoti biezs mežs, toreiz pēc kara. Tas bija 45. gadā pēc Vācu armijas kapitulācijas. Šeit, tā pašā gada rudenī, uz Ziemsmītni apmetās Kurzemes nacionālo partizānu grupa, kas saucās Pūses Piltens grupa. Šeit arī atradās Kurzemes partizāņu štabs. Partizāņu štabs jau nodibinājis 44. gadā rudenī Kuldīgā. Un tās vadītājs bija Freds Launaks. Viņš jau iepriekš visu sagatavoja, sakārtoja, kas būs, kad karš beigsies un ka būs vajadzīgi savu bruņoties spēki. Un tādēļ arī organizēja visus jau iepriekš gādāja ieroči un apmešanās vietas. Iepazinās ar visiem mājām, Kurzemes pusē, kur varētu palīdzību sniegt jaundibinātai, kas būtu tādi bruņoties spēki. Šo pieminekli es cēlu saviem kritušiem cīņbiedriem. Lielākā nauda bija man visu mūžu krājums. Sarkanie okupanti terorizēja Latvijas iedzīvotājus. 45. gadā Ošupes pusē bija gadījums, ka čekisti iebruka Kupsiņu mājās, nošāva 5 cilvēkus, meklēja zeltu, neatrada. Čekistu patvaļai nebija robežu. Iedzīvotāji sauca palīgā nacionālos partizānus. 45. gadā te bija pienotā Ošupes, un te atnāca arī partizāni un lika, lai izsauc čekistus. Un viņi arī atbrauca, un tie partizāni bija izsaukuši ar nolūku. Un tos paņēma un apšāva. 4 gabalus nošāva un 5 ievainoja. Jo es arī to zinu, jo mans vīrs bija partizāns. Latvijas armijas kapteiņa Roberta Dāvida Timermaņa partizāņu vienība atriebās čekistiem. Ārzemnieki mums nenāca palīgā. Nekādā gadījumā, ne organizatoriski, ne ideju ziņā, ne citādi. Un atbildot uz jautājumu, kur tad bija nacionālās neatkarības ideja, jāsaka, ka tā bija latviešu nacijā. Katrs cilvēks to apzinājās, ka Latvijas valstī jābūt neatkarīgai valstī. To nebija jāpasaka no
kaut kur no ārpuses. Un tāpēc šī ideja varēja pastāvēt visus okupācijas gadus un arī uzvarēt. Kritušos neaizmirsīsim nekad, lai šī taka uz šo krustu nebūtu tikai nomaldījušam sēņotājam, bet lai tiešām jaunatne to svēti turētu savā ziņā. Un vienmēr, lai šeit būtu uzkopts un vienmēr, lai atcerēties, ka šeit ir cīnījušies nacionālie partizāņi. Slava viņiem! Latvijā bija ģimenes, kur pilnīgi visi cīnījās pret okupantiem. Tāda bija Stefanu ģimene. Es augu ģimenē, kur nacionālā ģimenē, karotāja ģimenē, jo manam tēvam karotāja mākslu neviens nevar ne pielikt, ne atņemt. Viņš ir tomēr 3 jūra krusta kavalieris, Lāčplēša ordeņa kavalieris, Dzelzs krusta kavalieris un Taišets koku krusta kavalieris. Pēdējā mana tikšanās ar manu tēvu bija 51. gada maijā notiesātā kamerā Centrāla cietumā. Pēdējā viņa vārdi bija, viņš tagad dēls turies dēls. Nacionālos partizānos es iesaistījos 47. gadā, bet tika apcietināts jau 48. gada 31. maijā. 31. maijā tādā Rozenberga grupā, bet tā grupa tika ātri likvidēta, jo Rozenberga Vils pieņēma savā grupā Ķipstu, kurš jau darbojās Čekā. Un Čeka, ar vārdu sakot, saņēma Rozenberga dzīvu. Un viņš bija ļoti sists Čekā, un viņš pastāstīja, kurās mājās es atrodos. Un man apcietināja 9. jūnijā. Man apcietināja, māja bija aplenkta, es biju bruņots, bet es redzēju, ka nekādu panākumu nav, vai ne, es padevos. Un tā es tiku Liepājas Čekā. Liepājas Čekā man izdevās no Liepājas Čekas izbēgt. Tad, kad noķēra man, tad saņēma visu mūsu ģimeni un viss notiesāja. Nu, un māte sēdēja Mordāvijā, jā. Viens brālis sēdēja Narīzkā, kas mirs jau, Arvīts, un Ojars Aškagāņskā. Bet es biju Kolimā, netālu no Maskavas, 14,000 kilometru. Jā. Nu, tur, kur, kā Krievis saka, viņi saka, 12 mēneši ziema pārējā vasara. Tur es ilgus gadus nosēdēju Kolimā, un tad, kad tur sāk raķetes stādīt Kolimā, tad mūs viss politieslodzītos izved ārā. Man 57. gadā no Kolimas izved un aizsūtīja uz Taišets trasu. Taišets trasā, kur nošāva man tēvu. Nacionālās pretošanās kustības atbalstīšanā Latvijā pēc Otrā pasaules kara iesaistījās dažādas sociālās grupas, un to vidū bija arī Latvijas kristīgo konfesiju garīdznieki. Šobrīd ir izpētīti materiāli un noskaidrots, ka Nacionālo pretošanās kustība no 1944. gada līdz 1953. gadam Latvijā ir atbalstījuši 6 luterāņu, 25 katoļu, 3 baptistu un 7 pareizticīgo garīdznieki. Dažādas bija metodes un veidi, kādā viņi iesaistījās Nacionālās pretošanās kustības atbalstīšanā. Vispirms es gribētu pieminēt tos, kur pievienojās partizāniem un aktīvi piedalījās Nacionālās pretošanās organizēšanā un darbībā. Un tie bija Valkas apriņķa Zeltiņa luterāņu draudzes mācītājs Edvards Grāvītis, Daugavpils apriņķa Vanaga katoļu draudzes prāvests Antons Juhņevičs un Viļakas apriņķa Šķilbēnu katoļu draudzes prāvests Ludvigs Štagars. Antons Juhņevičs atradās Ilūgstes un Daugavpils apriņķu tā sauktajā Latvijas Nacionālo partizānu Tēvijas sargu apvienībā un bija viens no tās organizētājiem.
Viņš izgāja no meža 1945. gada nogalē pēc tam, kad tika apcietināta viņa māte un Daugavpils čekā viņa tika nežēlīgi spīdzināta, noplēšot matus. Drīz pēc tam Antons Juhņevičs 1946. gadā tika apcietināts un 1947. gadā viņam piesprieda un Rīgā izpildīja nāves sodu. Ir vēl sāpīgs jautājums par garīdznieku sadarbību ar Valsts drošības ministriju. Šobrīd ir noskaidrots, ka 7 garīdznieki savulaik ir piekrituši sadarbībai ar Čeku. Taču lielākā daļa no viņiem to ir darījusi tādēļ, lai tobrīd izvairītos no aresta, un pēc tam viņi maksimāli centās Čekai nekādas ziņas un kompromitējošas materiālus nesniegt. Tomēr ir zināms, ka 2 katoļu priesteri ir snieguši Čekai informāciju, un tā rezultātā daudz nacionālās pretošanās atbalstītāji ir apcietināti. Taču kopumā jāpiemina tas, ka Latvijas garīdznieki tomēr simpatizēja nacionālās pretošanās kustībai, un viņi nelolo ilūzijas un nesamierinājās ar komunistiskās okupācijas režīmu, jo lieliski zināja, ka tas viņiem nesīs tikai represijas un vajāšanas. Savāca materiālus, un tad ar roku viss tika rakstīts ar roku. Un tāpat tās ar roku atkal mēs pārrakstījām, pavairojām. Un vēl es savus dzējoļus tur tik ielikusi mazu lietu. Un tā, un tas iznāca dzimtene veselu gadu. 11, jo Jūlijs un Augusts, man šķiet, ka Jūlijs un Augusts bija vienā, 2 aiznesa un sameta pastā. Viņš saka, tie ir uzticami cilvēki, tie priecāsies. Un kad es ierados Čekā, tad izrādījās, ka tikai viens mācītājs Treis madaļ viņš bija uzvārds. Treis, jā. Tikai viens nebija nodevis. Pārējie visi kā viens bija aiznesuši uz Čeku. Jā. Un parādīja man vienu janvāra mēneša. Nekā nezinu. Grafoloģiski pierādīts. Jau grafologs jau ir nostrādājis ar visiem. Rāda nākošo, rāda trešo. Ko var darīt šādā gadījumā? Nekā nevar darīt šādā gadījumā. Grafoloģiski pierādīts. Un ar rokrakstu rakstīts, ko tad tur noslēpsi? Tu tas kaut kurā vietā un kaut kurā mirklies parakstos zem protokolu un manu. Bet tos pārējos, tos, kas bija rakstījuši ar savām rokām, tos es nezināju. Bija, kas bija dzirdēts, bet tā es personiski nepazinu un nezināju, un mēs jau vispār bijām, jau cinīts mums bija iemācījis, ka labāk neziniet nekā. Ne vārdus, ne uzvārdus meža brāļiem. No kurienes viņi cēlušies. Jo, ja jūs zināsit, ja Čeka pie jums stāsies klāt, tad viņa no jums dabūs laukā. Tas Vilis Toms bija tas, kas noorganizēja to dzimteni. Citi pārējie meža brāļi guļ. Viņiem miegs nāk. Bet Vilis Toms, Pēteris Supe un es sēdam pie Eiropas kartes. Tur jau viņš visu laiku strādāja. Nacionālas partizānu apvienības statūtus viņš nākamajai Latvijas nacionāldemokrātiskajai partijai rakstīja programmu, rakstīja statutus. Tagad 10 gados mūsu, ja to nav izstrādājuši, ko viņš bija pagujis tur, mežā. Un galvenais Eiropas Savienība, tā mūs glābs. Toreiz par Eiropas Savienību vēl pat runas nebija. Bet viņš jau sapņoja par Eiropas Savienību. Un tagad, es arī tagad saku, ja būs jābalso par Eiropas Savienību, Pētera Supes dēļ es balsošu par Eiropas Savienību, kaut gan es nekā tur labā neredzu vairs. Jo tur vairs nav tie ideālisti, kāds bija Pēteris Supe un uz kādiem viņš cerēja. Tur tagad ir tirgoņi,
Tādi paši, kā arī pie mums ir tirgoņi. Es pat vairs neatceros, kur cinīti nošāva. Madai, kur nošāva cinīti? Jamgulbenes Daugstās. Tas bija naktī no 31. marta uz 1. aprīļa. Toreiz viņi bija ienākuši, visa tā grupa. Un grupa jau zināmā mērā pārorganizētā, jo daudz bija izšauts. Ļoti daudz partizānu bija apšauts tajā ziemā. Un mana mamma saka cinītim, dēls, tu neusticies tam velna kālam. Viņa saka, jo kā tas var notikt, ka grupa pēc grupas izšauj un viņš no katras aiziet dzīvs. Viņš saka mammai, mamma sēž mūrīša, viņa plakā, viņš saka, turpat viņš pie tā otrā pusē istabai, tur viņš stāv. Un raugi nepaklausīja viņš manu mammu. Un tanī pašā naktī tas kāls viņu nošāva. Ak, Latvi, kā tev klausa lemes, kad mantinieki nepārnāk. Tev lielos dēlus Hitlers ņēmis, bet mazos Staļins iesaukt sāk. Tā nākošais. Dzied mazais. Karā gāju, neaizgāju, grūts rokā izobentiņš, labāk dzīvošu, pamāju būšu čekas pūtējiņš. Ak, jaunais brāli, tu man kaunu padarīt, rādarīt, rallala, tu man kaunu padarīt. Es pārnācu rudzusēti, tu man čeku uzrīdīt, rādarīt, rallala, tu man čeku uzrīdīt. Purvī meži, zili, sili, Latju dēlu sargātāji. To jūs arī noteikti zināt. Zināt? Jā. Jā. Purvī meži, zili, sili, glābiet zānu dzīvību. Čeki stāv uz posteņā, glūnais kāda koka, pats viņš dreb no augstumā, grib mūs dabūt roka. Bet zēniem nav klausīties vaļās, bargu ziņu zīletiem nes, kamēr vagonus gatavo Staļins, tikmēr sardzei gar dzelzceļiem mēs. Un tas bija kā kulaks uz acis. 49. gadā bija lielās deportācijas. Nacionālo partizānu kaujas ar okupācijas karaspēku bija ļoti sīvas visā Latvijā. Mūsu partizānus atbalstīja latviešu tautas lielākā daļa. Bez šī atbalsta nacionālie partizāni nevarētu cīnīties vēl 11 gadus pēc Otrā pasaules kara beigām. Godināsim kritušos, kas atdeva savas dzīvības par Latvijas brīvību un neatkarību, kas neatgriezās atpakaļ no gulāga. Bijušo partizānu cīņu vietā nacionālo viens pamatoties varbūt tāds retorisks jautājums. Varbūt mēs joprojām esam mežā. Mēs neesam no šī meža iznākuši neviens, ja pastāv šī netaisnība pasaulē. Es gribu sveikt nacionālos partizānus un sveikt viņus ar parādīto uzticību caur gadiem, ka idejai
savai valstī, savai tautai, ar kuru viņi izgāja cīņās, ar kuru viņi pārciet to pazemojumu, kas bija jāpiedzīvo mūsu tautai Otrā pasaules kara beigās, un arī pēc tam, kad šeit svešas varas tika sāk saimniekot. Taču svarīgākais, kas šajā, es gribētu teikt, uzvarētajā cīņā tika iegūts, bija tā ticība un pārliecība, ka šeit, mežos pie Mordangas, varbūt Zūras un Ugāles mežos, arī daudz viet citur Kurzemē un arī citos Latvijas novados tika saglabāta ideja un ticība un pārliecība tam, ka reiz nāks laiki un ka varbūt arī tās paudzes, kuras nav pieredzējušas Otro pasaules karu un to postu un to nodevību, kas tika pret mūsu valsti organizēta, ka arī jaunās paudzes spēs no šīs cīņas mācīties. Un es gribu teikt, ka es pieder pie šīs paudzes. Uz Latviju, kur naidnieks baigs pār laukiem nāvisei, mēs soļojam droši un lepni, un šautenes plecos ir mums, un sēnajo varoņu vārdi nāk līdzi kā mantojums mums. Mēs nāksim drīz Latvija gaidi, un nesīsim brīvību tev, kas mums dārga, un mēs ejam un traucam un steidzam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Un mēs ejam un traucam un steidzam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Mums viena doma sirdī vēl par Tēvu zemi stāv, un nežēlīgam naidniekam likt visu atmaksāt. Mēs šautenēm liksim tad liesmot, un grādu metējiem kaut, bet pašiem mums nāvei būs spītēt, ložu svilpieniem atbalsti saukt. Mēs ticam trīs Latvijas zvaigznēm, lai ugunīs spožas kļūstās mūžos, un mēs ejam priekšu tik traucam par vēlu, mēs nedrīkstam būt. Ir bijis tāda reize, ka jūs nožēlojat, ka tomēr esat iesaistījies Nacionālajos partizānos? Nekad es nav nožēlojis. Un kāpēc ne? Nekad. Tāpēc, kad es biju audzināts Ulmuņa laikā, es biju tā audzināts, ka es gāju, kā saka, kaut kā skaitījās mobilizēs, bet es kā brīvprātīgs gāju leģionā un teicu, es saku, iešu kaut ar valnu kopā, bet cīnīšos pret okupantiem. Toreiz ir. Nu, un tā, kad jau nāca armija, kapitulēja Vācu armija, tad man pilnīgi bija skaidrs, ka es viņiem rokā nedošu. Es viņiem rokā nedošos, un tai kabilē toreiz satiku tur paziņas tādas, vienas domas visiem bija tādas, ka vienīgais ir tikai mežā un cīnīties pretiek līdz pēdiem, kas būs. Un gaidīt, varbūt, ka sagaidīsim, ka Latvija būs brīva. Tās bija 45. gadā. Mēs to kabili pārņēmām. Jā. Ieņēmām to kabili. Visu dienu noturējamies no rīta līdz vakaram. Jā. Un tā kā padomju varas nebija. Nebija nekāda precīzība lielā. Vien no augšējiem stāva logiem kaut kāds ar ložmetēju kaut kur izšāva. Pēc tam nometa to ložmetēju lejā zemē, un tā nekādas precīzības nebija. Tur mums bija trieciena grupa, kas tieši ieņēma. Es ar ložmetēju stāvēju uz ceļa, kas, kā sakot, šāva taisni pa tiem logiem. Un aizlūksim par kritušajiem varoņiem.
Adielas ieņemšana. Pēc 50 gadiem ļoti skaisti, ka mēs tomēr šeit esam, šajā vietā. Tas nozīmē, ka tas, kas it kā jau bija pazudis, tas ir paudžu pārmantotība, ka tā tomēr vēl ir saglabājusies un tā ies uz priekšu. Es gribētu pateikt sirsnīgi paldies visiem mātēm, sievām, meitenēm, visiem latvietiem, kurus palīdzēja nacionālajiem partizāniem. Pas mus taip pat buvo šventė Ariogaloje, kur buvo susirinkę ne mažiau 20 000 laisvės kovotojų ir jie visi siunčia jums visiems sveikinimus ištverti, kovoti, nepasiduoti. Pirms nedēļas arī mēs Lietuvā, Ariogalas pilsētā, atzīmējām mūsu nacionālo partizānu svētkus. Tur bija sapulcējušies ne mazāk kā 20 000 cilvēku. Un tādēļ es esmu pilnvarots nodot visu viņu sveicienu jums. Savo širdimi, savo sielą eiti kartu, kad ištvertume, kad laimėtume ir kad kurtume gražią mūsų tautų ateitį ir draugystę. Es vēlu jums stiprību un vienību starp mūsu baltu tautām. Un tāpat kā Baltijas ceļā mums jābūt tikpat vienotiem ceļā uz mūsu nākotni. Partizanai, Lietuvos partizanai, jūs krauju gimtą žemę aplaiskit. Partizanai, Lietuvos partizanai. Liec zobenu zem galvas, liec to pacirtienam. Tas pēdējais, kas sakams, drīz jāsaka būs tam. Tas pēdējais, kas sakams, drīz jāsaka būs tam. Liec zobenu zem galvas, kad naktī jādus. Lai Latviju tautā modru zin savus kareivjus. Lai Latviju tautā modru zin savus kareivjus. Mums brīvības kareivju vārdi, ko liktenis vēlējis nest. Mūs nebaida kaujuguns dārdi, par taisnību dzīvības mest. Mūs nebaida kaujuguns dārdi, par taisnību dzīvības mest. Par Latviju sargvietā stāvēt, kaut mūžu mums nolicis Dievs. Mēs nebeigsim naidnieku nāvēt, lai vācietis tas būtu vai krievs. Mēs nebeigsim naidnieku nāvēt, lai vācietis tas būtu vai krievs. Retas mums kļuvušas rindas, un cerības spožums jau dziest. Ak nenorims ieroču šķindas, vienalga vai mirt būs vai ciest. Ak nenorims ieroču šķindas, vienalga vai mirt būs vai ciest. Partizāni mums nozīmē to pašu, ko vispārējie Latvijas brīvības cīnītāji. Sākot ar brīvības cīņām, strālniekiem un leģionāriem. Tie bija cilvēki, kas cīnījās par Latvijas brīvību. Un kā jau karavīri bija gatavi upurēt un upurēja augstāko, kas cilvēkam ir, savu dzīvību. Un mums ir apzināti gan strālnieki, gan leģionāri, un tādi arī nacionālajie partizāni. Mēs vācam viņas atmiņas, dziesmas. Protams, mēs vācam tos, lai sevi stiprinātu, jo no viņiem nāk liela enerģija, bet galvenais mērķis ir dot tālāk
jauniešiem, nākamām paudzēm. Šis piemineklis balvos uzcelts par godu Latgales partizānu pulkam, kas varonīgi cīnījās par Latgales atbrīvošanu 1919. 20. gadā. Tas simbolizē Latgales brīvības cīnītājus pagātnē un tagadnē. Latgalē Nacionālo partizānu karš pret komunistiskajiem okupantiem sākās jau 1944. gada augustā. Vislielākā nacionālo partizānu kauja pret okupantiem notika Stampaku purvā 45. gada 2. martā. Tā no laikas tā. 480 karavīru lielā Čekas karaspēka daļa aplenca Pēteras upes partizānu nometni. Kā atzīts Čekas slepenajos ziņojumos, viņi šai kaujā cietuši nopietnus zaudējumus. Priekšpostens bija, kas visu pirmo uzbruka virsē, viņa pirmo saņema rīcību. Cik te krita? Krita 18 par visu dienu. Mans brālis krita. Bet dziļš sniegs bija un apakšā kā ūdens izsutis bija. Un tikai paceļās un grimstie krieviņi. Un mēs viņus pielaidām apmēram varbūt 20 metru. Pilnīgi tu redzi, ka ienaidnieks ir. Un tad bija sarkanā raķete un gāja vaļā. Tur vārījās Kelles katlā. Te ir tiešām maizes ceptuve mūsu nacionālo partizāņu bija, un tur bija krāsne, viņa 6 klaipiņu apmēram, cik viņa 2 metri tādā. Te viņu mīcīja tādas lielas abras vai kubuli bija, un katru dienu, visu dienu un nakti viņus cepa. Tur un 6 klaipiņi, tādi kā Latvijas laikā, ka zemnieki cepa tajās lielās maizēs krāsnēs. Lieli klaipi apmēram tur kilogramu 15, varbūt 20. Smuki klaipi, bet maizītes škēle bija dārga. Šī bija dievnams, kas visu to dievkalpojumu turēja Ļudvigs Štagars. Es tiku šeit bijis arī šim dievnamā. Man vēl bija grākas uzas. Šeit bija viss, opalkokim taisīts. Šitamā galā bija altars, tur bija ieeja. Katru dienu bija svētu misi turēja, katru dienu. Ap 8:00 rīta. Mēs Ziemeļu grupa bijām. Tadeušs upe bija Žagatas grupa, Dienvidu grupa. Tieši un tas klājs purs, kur, kā saka, ka nāca virsū mūsiem, tā mēs, kā saka, ar viņiem cīnījāmies. 23 bunkuri. Kur ir baznīca? Baznīca. Tā, tūlītās apzīmējums rezerves bunkurs. Baznīca ir... Vai nav šitā? Ne, tā apzīmējums ir paskaidrojums. Jā, to krustību teikt. Krusts. Jā, rekur, jā. Un šite te bija zirgu mītnes. Mūsiem zirgi bija 32. Mums bija jāmirst, lai dzīvotu 100. Un cik vispār bija partizāna Stampaku purvā? 360.
Tas bija varbūt tā, tieši ir karotāji, kas bija tur varbūt kaut kur uz 320, bet daudz ģimenes bija. Jā, bērni, sievas. Sievas ar vīriem Nu, es bija. te tajos Sīvietes jau tur materiālos kā baznīcas pātarus skaitīja tamā dienā. Nu, tur vairs nebija, kad skaitīt tev ārējās katlā. Ui, tāda vispār tas troksnis tāds bija, vēl tas mīnas, ka tur, kamēr tie mīnmetēji bija spējīgi strādāt, nebija iznīcināti mūsu partizāņiem, tad tur katlā. Tur pilnīgi nevarēja, kā saka, sarunāties, lai tur runāt nebija, kad tīpaši bija jāsargās, ka viņi centās mūsus apiet tur, no kreisā, no ziemeļu puses, un pilnīgi visu salu ienēt. Tas viņam neizdevās. Partizāni pēc Stampaku kaujas bija sapratuši, ka koncentrēšanās vienu vietu, lielās karaspēka vienībās un vienā konkrētā vietā, kā Stampaku purvā, nav efektīvi no partizānu kara viedokļa arī. Ja? Jo partizānu karā, tas ir visā pasaulē, uzvaras gūst tie partizāni, kas ir ļoti mobili, pārvietojas ātri un lielos attālumos, izdara uzbrukums no aizmugurs, no sāniem un pat ātri pazūd. Ja? Un šādas lielas frontālas kaujas partizāni labi saprata, ka viņi nevar izcīnīt ar 1000 lielo karaspēku. Ja? Agrāk vai vēlāk, ja partizāni frontālās cīņās tiktu sakauti. Un līdz ar to partizāni sadalījās, Latvijas Nacionālā partizāna apvienība sadalījās vairākās sīkās grupās, kuras arī bija pietiekoši spēcīgs pa 20-30 vīriem, kā zināms, pēc Stampakiem, tā pašā 45. gada jūlijā notika uzbrukums Tilžai, un tāpat arī vēl citi uzbrukumi. Izveidojas otra Latvijas Tēvzemes sarga partizāna apvienība, kur decembrī jau ieņēma vietas izpildu komiteju, un ir zinām līdzīgi tādi uzbrukumi gan ciempadomiem, gan padomju okupācijas kombatantiem. Pēc šīs Stampaku kaujas arī secinājums izdarīja iekšlietu vadība gan Maskavā, gan Rīgā. Tika pavēlē uzdots pirmkārt izmantot aģentus un operatīvās darbības metodas, un tikai tad karaspēku palīdzību pret Nacionālo partizānu likvidēšanu. Tātad šie akcenti tika pārlikti nevis uz karaspēku izmantošanu, bet uz čeku spiegu ielaišanu partizānu pašu vidū. Okupētās Latvijas iekšlietu ministrs Augusts Eglītis avīzēs aicināja nacionālos partizānus iznākt no meža un nolikt ieročus. Ar savu parakstu solīja piedot visus grēkus. Tajā brīdī liekas, ka cits izējas nebija vairs, kā tikai legalizēties, jo tomēr lielāks iespēja bija saglabāt dzīvu. Jo mums visapkārt aplenca armijas karaspēks. Un tā man atsūtīs personiski arī Eglītis rakstu, un mēs vairāk legalizējamies. Bet izrādās, kādus gadus 3-4 padzīvojam, mūs viss, kas legalizējas, tāpat ar mani arestēja un notiesāja. Paziņā, kad es esmu izolēts uz 25 gadiem, stingrā režīma lagerī. Čekisti, protams, neturēja savu vārdu. Agrāk vai vēlāk viņi arestēja legalizējušos un tiesāja. KGB arhīvi glabā vairāk nekā 50,000 lietu par latviešu patriotiem. Tiku Kabeļas grupā. Tur bija ievainotie, cik tur bija iespējams, tik ārsti, un tad maijā bija sakeršanās
Pūzes grupai, un tur tika ievainots ļoti smagi viens izrauts. Viņam bija viss gurns līdz kaulam un roka. Nu, no Kabeļas mani aizveda uz turieni. Mēs aizgājām tur. Nu, tur es viņu ārstēju, kamēr viņš tika uz kājām. Nu, pēc tam tas bija septembris, ka septembrī bija visu grupu vadītāju sanāksme Usmā. Nu, līdz ar to mani viņi paņēma, jo iekšātē bija 2 slimnieki. Nu, no tās grupas tur bija tas Margaras Vītoliņš, kas visus nodeva, visu Kurzemi. Tur, kur viņš bija, tie visi bija pat tīro. Viņu vienreiz ir redzējis, viņu vairs var atcerēties visu mūžu. Es viņu tagad redzu pilnīgi kā spogulī, kāds viņš bija. Izveicīgs viņš bija. Nostnieks bija tas, kas viņu ievilka iekšā. Kā viņi viņu nesaprata, es nezinu. Viņš man bija izdevis pats, ka viņš uzdevās arī par mākslinieku, ka pie viņa nāk partizāni, ka tur ir vajadzīgs cilvēks, kas viņus tur uzņem un viss, bet viņam jau bija citas. Tā kā viņš visus mūs nodeva. Jūs notiesāja uz 10 gadiem un 5 bija ar neizbraukšanu. Mums viņš nav uzvarējis. Komunisms. Tā kā mēs palikām, kādi mēs bijām. Feldbergam bija šausmīgi žēl. Viņš man teica tā, padomā, es biju man 21 gads, vai nav žēl viņam tā kā bailes saistīt mani, jo viņam piederīgi arī visi izvesti. Un es saku, nē, vienalga, ja es varu palīdzēt, es palīdzēšu. Ko es viņiem varēju sākumā palīdzēt, tur viņiem vajag kaut kādas medikamentus, kaut ko viņiem vajag. Un čekā, kā man gāja čekā, sitēs bija Matisons, un mani lupināja tā, es biju visa zila kā katla dibens. Šitien man bija balts kājas, bija balts apakšas, es biju kā katla dibens melns, līdz es biju vesamaņā uz grīdas. Visi bija par to, vienalga, kas ar viņiem notiek, viņi cīnīsies līdz pēdējām. Es nekad neesmu domājis par to, ka es esmu velti gājusi. Nē, kas neizdevās, tas neizdevās, ko darīs. Visos Latvijas apriņķos partizānu vienībās bija sievietes. Latvijas vēsturē nekad agrāk tik plaši sievietes nebija piedalījušās kaujās kopā ar vīriešiem. Sākums bija tas, kad mūsu apkārtnes vīrieši, kas bija mobilizēti, visi apmēram 20 cilvēkiem izmuka no sarkanās armijas un aizgāja mežā dezertē. Ar to arī sākās. Tajā skaitā arī mans brālis bija Edvards, tāpēc jau man tādas gaitas bija jāiet. Nevis spiestāji, bet nacionālā patriotisma dēļ. Un es mežā nodzīvoju. Tātad ne jau dzīvoju, bet darbojamies, strādājam līdz 49. gadam oktobrim. Dzīvojam vienā zemnieku mājā, kur mums bija bunkurs, mēs bijām 17 cilvēki. Un man kā sakarniecei, kā sievietei, svešā pusē vienmēr bija uzdevums ziņas ievākt, pēc maizes aiziet, kur ir savākta, lai vakarā vīri var aiziet pakaļ pēc veļas. Un es aizgāju pie viena mūsu atbalstītāja, kur notika nodevība. Tur mani saņēma ciet un lika vest tur, kur atrodas
bunkurs, no kurienes es atnācu. Jo tur, kur biju pateikusi tam mūsu atbalstītājām, tur Meža brāļu nebija. Nu, un tad jau mani strostīja tā, kad vispār es paiet nevarēju, mani vilka pa zemi, bet vienalga es aizvedu uz mežu, uz citu pusi, kur nebija nekādas man jēgas, vai tur ir Meža brāļi, vai tur nav, bet man citas izējas nebija. Un tur mani vēl reiz strostoja, ja vairāk sist nekur nebija spējīgi, tikai nogāza gar zemi, uzsēdās virsū un sita par kāju pēdām. Jūs nevarat iedomāties, tur es zaudēju samani. Nu, un kad aizvedi uz Rīgu, mani atklājās. Šeit jau viņiem neinteresēja, jo es biju stāvokļi Rīgā, es dzemdēju dēlu 50. gadā, 23. martā. Un, kad pieņēma dzemdības, tas vīrietis paskatījies uz mani un nolamāja nekrietniem vārdiem, kā es varēšu tik negodīga māte būt, tādā vecumā kaut ko darīt, lai tikt vaļā no bērna. Bet, kad es paskaidroju, ka tā ir čekas darbība, ka mani sita mocija, tam jau viņa noticēja, jo uz manām miesām vēl bija zilumi. Nezinu, bet dzelteni, ziniet, kāpēc tādas lielas sišanas ilgi turās dzeltena miesa. Mans dēls izturēja, un es arī izturēju, jo es biju tik nomocīta, ka man bez asins pārliešanas pēc dzemdībām būtu jānoliek karote. Pateicoties Eglei Līvijai un Jēkabsonai, kuras man izglāba dzīvību. Uz labības sagādes punktiem visā republikā plūst piekrautu vezumu rindas. Aglonas pagastā Labību valstī kā pirmie nodeva Jānis un Franciska Batkari. Tikko bija nopļauti rūdzi, viņi negaidīja kuļmašīnu, bet rokām izkūla labības daudzumu, kāds bija jānodod valstī. Darba zemnieks, pirmrintnieks Jānis Batars saprata, ka labības piegāda valstī viņa pirmais pilsoņa pienākums, kas jāveic nekavējoties. Sekojot biedra Batara priekšzīmēji, uz labības sagādes punktu ar vezumiem devās arī citi Aglonas pagasta zemnieki. Kulšana Aglonas pagastā rīt pilnā sparā. Nepārtraukti strādā Aglonas mašīnu traktorstacijas kuļmašīna. Šodien kopā ar kaimiņiem labību kuļtēvīs kā invalīds Fadejs Savickis. Traktorista Antona Bebra vadītais traktors strādā bez traucējumiem kā labs pulkstenis. Bijušais Latviešu gvardes divizijas karavīrs Savickis jau gatavo pirmos maisus, ko vedīs nodot valstī, lai arī labības piegādē ietu pirmajās rindās. Valsts operas un baleta teātrī notika biedras Staļina 70. dzimšanas dienai veltīta svinīga sēde. Latviešu tautai ievadrunā teica Republikas ministru padomes priekšsēdētājs biedrs Lācis. Par savu atzimšanu jāpateicas padomju varai, bolševiku partijai, lielajam vadonim tēvam un skolotājam biedram Staļinam. Tas ir Viļa Lāča paraksts uz ministru padomes lēmuma par latviešu izsūtīšanām uz Sibīriju. Tās notika 49. gada 25. martā visā Baltijā. No Latvijas izveda 42,000 cilvēku, bet arī tas nespēja sagraut tautas pretestību okupantu varai. Galvenais mūsu uzdevums bija izdot avīzi. Tas man nāca arī no Ziemeļlatvijas puses priekšlikums izdot tādu avīzi. Nu, un tad es sāku izdot viņu. 3,5 gada. Tur vairāk bija uzrakstīts tas, kas nāk no ārzemēm. Ārzemju informācija. Tā kā es klausījos visas stācijas, arī angļu stācijas, un tad to rakstīju, ko padomju avīzes nerakstīja par mums. Es vienmēr rakstīju to.
tādā ziņā. Un arī man vienmēr bija ievadraksts, kas uzmudināja cilvēkus. Iebrauc bija vienā mājā, un tur viņu bija labi pieņēmuši. Un tad teikuši, ka varot arī vakarā atnākt uz vakariņām. Un viņš bija arī noticējis. Un kā vakarā bija ieradušies, tā bija šauti. Nu, viņš bija tieši no šauts vadoņi tā laika. Mēs viņu apglabājām ar godu. Un tad vēlāk tomēr mūsu visa tā grupa teica, ka tiem cilvēkam nevar dzīvot tādi cilvēki, kas var nodot tēvu zemi. Nu, un tad viņi tika nošauti. Nu, es ar par to uzrakstīju pēc tam, kāpēc viņi nošauti, un ka tā ir tautas nodevība. Nebija jānodot. Varēja jau nenodot. Neviens nesteica, lai viņu nodot. Partizānu dziesmas, te ir cīņa par brīvību. Te ir daudz, man ir daudz diezgan to dziesmu. Tā lūkšana, nu tā bija arī ielikt avīzē. Nu, tur bija, kad mans brālis nomira, tad pie partizāņu kapa. Viršu ziedu klējumā zilā miera vieta, tur klusa. Priedes, kur saut ko lielajā zilā. Rasta tev pēdējā dusa. Virts pār kokiem zvaigžņu saktas, mūžības dziesmu dzied vējš. Sāves un cerības kapā laktas, trieciens, ko salauza spējš. Skaistākās rozes, viršus un smilgas, kopiņu rotājam tau. Karstākām stēvzemes brīvības ilgām, siedoja dzīvību savu. Laikā no 46. gada līdz 49. gadam Latvijā notikušas 2464 nacionālo partizānu kaujas ar okupācijas armiju. Visvairāk 625 kaujas notikušas Balvu apriņķī, 263 kaujas Valmieras apriņķī, 226 kaujas Ērgļu apriņķī. Latvijā pilnīgi visos apriņķos notika nacionālo partizānu kaujas ar okupantiem. Man bija 17 gadi, kad sāka darboties Īles Kraus grupā partizāņu kā atbalstītāji. Ar mani kopā bija arī atbalstītājs brālis, jaunākais Elmārs, tēvs un māte, jo 3 brāļi vecākie Arvalds, Uldis un Jānis bija jau tiesāti un izsūtīti uz 25 gadiem kā leģionāri. Mēs atbalstījām partizāņus ar visām, ko nu varēja, bija visas mūsu iespējas, gan ar maizi, gan veļas mazgāšanu, gan piensām ziņas. Darbojamies kā sakarnieki, izplatījām proklamācijas, braucām uz Rīgu ar mammīti, uz universālu veikalu pirkām čekistu formas, jo dažreiz ar viņiem vajadzēja tās izmantot. Nu, palīdzējām visu, ko varējām. Nu, tad notiesāja visu 49. gada jūnijā un izsūtīja
liktenīgi vēl bija tas, kad man 18. novembrī bija etaps, sūtīja ārā, un mammīte bija atbraukusi paciņu, kuri gribēja man tajā brīdī nodot to paciņu, bet čekis bija tik nežēlīgi ar suņiem, ka viņi rīdīja virsū un neļāva vairs kolonā, kad zina projām uz etapu, tad neļāva nākt viņai klāt un nevar nodot, un tā arī viņi noskatījās, kad aizsita vagonu ciet un mūs izsūtīja. Šī atbalstīšana jums ir sapostījusi dzīvi? Nē, nav saplosījis. Es esmu stingri un sveika un vesela tikos tomēr, un visi mans patreiz ģimenes ļoti apmierināti saviem bērniem, mazbērniem, un tā kā man nav saplosījis. Nožēla nav? Nekāda. Ziemeļkurzemē ļoti varonīgi cīnījās Pētera Čevera partizānu vienība. Gada 3. februārī pie Vandzenes Čekas karaspēka daļa ap 400 cilvēku uzbruka nacionālajiem partizāniem. Kaujā krita 6 partizāni. Tikai 2 no šīs partizānu vienības šodien ir dzīvi. Kapteiņa Pētera Čevera un viņa cīņu biedru dzīves jēga izteikta vārdos: ar Latviju dzīvot, par Latviju mirt. Es izmuku no izsūtīšanas 49. gadā. Un man jau Kandava sāka trankāt, jau Čeka sāka interesēties jau. Un es domāju tā, kamēr man pēc pieredzes 41. gada izsūtītajiem, ka vīrieši visi aizgāja bojā, tad es domāju, labāk es paņemu kādu līdzi un neaizēju badenāvē. Dabīgi dzimtene. Tas ir jautājums, man liekas, atkrīt. Man tēvs pēc kapitulācijas tulītās atnāca partizānos Pētera Čevera grupā 45. gadā. Es 49. gadā martā. Brālis pirms man 48. gadā. 49. gadā sākumā sākās izvešanas. Un tā kā bija jau zināms, ka tēvs atrodas šeit mežā un brālis arī man draudēja tā paša izvešanās. Lai tas nenotiek, es atnācu šurp grupā, Čevera grupā. Un bija līdz 50. gadam, februāra mēnesim, 3. februārim. Šeit bija grupa, visi 19 cilvēki. Mūs atklāja tādā sakarībā, kad bija nodevība. Norunāts bija rudenī, kad ziemas laika neviens nedabūs zināt no malas, tikai partizāni, kas atrodas šeit. Un lai nebūtu nekādas nodevības, nenotika, lai nezinātu neviens to. Bet tā, kad tomēr bija viens cilvēks, un kuram bija uzdots tas, lai uzzinātu, kur ir tas bunkurs mums, viņš uz Jaungadu atnāca mūsu grupā ar visu kopēju piekrišanu tā, lai tomēr būtu tā, ka uzticams cilvēks, visus tos daudzos gadus viņš ir. 45. gada viņš kā atbalstītājs. Atbalstītājs bija šeit. Un tā viņam tas bija uzdots no Čekas, viņš to izdarīja, un tagad februāra mēnesī pēc Jaungada atveda karaspēka daļas, kas ielēnas mūsu šeit un pacēla no bunkura. Bunkurā bija arī man tēvs un brālis šeit un pārējie visi. Tēvs un brālis krita. Tālāk atejot no bunkura, pirmie šeit krita uz vietas Liepa, kas vēl to var nosaukt, Siliņa Ilga.
un sirmais. Pārējie mēs visi izgājām cauri aplenkumam, cauri brālis krit pie aplenkuma, turpatās atejot mēs blakus, kā reizē bijām. Tēvs bija sašauts, tas nošāvās pats tālāk ejot. Ilgors jau nošāvās. Ilgors nošāva blakus turpatās. Ilgors tulīt krit man blakus. Mēs bijām tikko stīgu pārgājuši pāri, un brālis nokrit vēl atpakaļ. Es pagriezos, paskaties, viņam palika patšauteni uz krūtīm, un tā viņš palika guļot. Jā. Mēs sadalījāmies pārējie, kurā es atkal pie pazīstamiem pārziemojam un pavasarī visi satikamies. Tas, kas nodevējis bija, to mēs, protams, daļa bija, kas gribēja, lai viņam to arī atmaksāt par to, bet tā kā grupas vadītājiem bija lielāks tur teikšana un darīšana, kā jau tas viss pienākās, tas tomēr teica, ka nav vajadzīgs nekādas aptriebības taisīt. Un tā mēs nodzīvojam līdz rudenim. Atkal nodevība. Tā bija speciāli sataisīt grupu, atkal mežā. Jā. Lai satiktos, jau nebija viņiem nekādas iespējas ar mums iznīcināt mūsu grupu. Bija uzdots viņiem satikties un mūs arestēt. Arestēšanas procedūra notika tādā veidā, sasēdamies visi pie ugunskura. Arī viņi bija zināms skaits, tik cik mēs bijām tad reiz. Viņi bija 9, mēs bija 7, viņi bija 9. Un viņiem bija arī, kā saka, pēc tā vakariņā pēdienu klāt miega zāles, kur mēs aizmigām visi. Atmodamies tikai. Rīga stabilā, kur nevarēja saprast, kas, kur un kāda reize tas notika. Tas bija speciāli sagatavots, lai mūs aizmidzinātu, jo cits iespējas viņiem nebija. Jo visiem bija noskaņojums tāds, ka nekādu dzīvi mēs nepadosimies, mēs esam reiz to sākuši, mēs to arī iesim līdz galam, kā saka. Jaunajiem zēniem, kā saka, tanī laika 20 gadu vecajiem apmēram, jā. Tur gadu vairāk iedeva 25 plus 5, tas ir par dzimtenes nodevību. Un pāri 4 nav soda. Te mēs pagājuši gadu rakām, jo paši rakām un meklējām sauktās sagvārdu čiepiņa, faktiski vallīja bišķi. Jo tā eglē ir iegriezts krusts, un pēc tā mēs atradām, bet viņu vēl neesam atraduši. Jo pēc 50 gadiem dabīgi, ka tie visi mainījies un nevar jau atcerēties ar vairs. Mēs gribam pārabēdīt Lestens brāļa kapos, kuru pagājuši gadā pārabēdījām jau Rūdi Rudzīti, kas arī bija mūsu grupā. Ugunskur, lai iekurt bez dūmiem, vajag sausi egļu zariņi. Notīrīt, lai sūri nebūtu virsū vāts, speciāli tā jau būs tagad vakariņu gatavošana. Ugunskurs, zariņš sausis no egļas nolauž, saliek, sērkots viņu klāt. Tas viss notiek tikai vakar laika. No rīta nekad nekārs uguns netiek kurināts. Bet zariņi jātīra bez sūniņam, lai būtu. Viņi aizdegās momentā un dūmi nav, liesumi ir. Ēdienu gatavot, atkal savus zariņus liek visu un tāda veida. Vasarā, kā teltenēs dzīvojam, tad daudziem jau iešana ārā. Piesakās tāda laika iziet no nometnes, tāda laika būs atkal atpakaļ postenim. Dod signālu, atbild tas, lai nebūtu nekāda pārpratuma no malas. Kāds signāls bija? Signāli dažādi, ierējieni, kā buks, piemēram, vai tāda skaņa atkal tāda pīkstienu veida. Iztaisiet. Piemēram, bija tāda 3 rējieni, vai 4, vai 5, vai tā sarunāsot. Ja būs 5, piemēram, jāatbild uz 3 atkal tāda veida. Tas viss notika, lai neienāk neviens cits tāds nometnē netik klāt postenim. Šajā cīņā patiesībā bija tādi 3 posmi, vai 3 sastāvdaļas. Bruņotā cīņa, nevardarbīgā pretošanās un garīgā pretošanās. Pie tam rakstīja, ka tajās valstīs, kuras bija okupētas
1939. 40. gadā partizāņu karš, respektīvi bruņotā cīņa, sākās tūlīt nekavējoši 43. 4. gadā. Bez kaut kādas, tā sakot, laika atstarpes. Tajā laikā, kad Polijā, Čehoslovākijā, varbūt Vācijā bija novērojama tikai nevardarbīgā un garīgā pretošanās. Kopumā Latvijā piedalījās Nacionālajā partizāņu karā apmēram 20,000 cilvēku, un viņus atbalstīja apmēram 80,000 cilvēku. Totalitārisma sēka dokumentēšanas centra pētījumos secināts, ka Latvijā laika posmā no 1945. gada līdz 1953. gadam ir darbojušies ap 80 speciaģenti kaujinieki, no kuriem ir zināms 63 konkrēti cilvēki, kuri ir nogalinājuši 166 nacionālos partizānus un sagūstījuši 58 nacionālos partizānus. Speciaģenti darbojās pret svarīgākajām nacionālu partizānu grupām. Tātad visasiņainākie no šiem nacionālo partizānu apkarotajiem speciaģentiem bija Arvīds Gailītis, kurš nogalinājis 18 nacionālos partizānus un 12 sagūstījis, un Jānis Klimkans, kurš nogalinājis 12 nacionālos partizānus un piedalījās viena partizāna sagūstīšanā. Gada 16. aprīlī Raunas pusē pie Daņu kalnu mājām notika Nacionālo partizānu kauja ar čekistiem. Nacionālie partizāni atradās speciāli uzceltā bunkurā un cīnījās līdz pēdējai patronai. Partizāni izgrūda no savu bunkura 15-gadīgo Regīnu, sakot: tev ir jādzīvo, tev būs jāizstāsta, kas te notika. Pēc tam paši nošāvās. Mums no šī bunkura ir palikusi vienīgā meitene, dzīva Regīna Tilība. Lūdzu pie valsts karoga. Jaunajām sirdim, kas pārspēka māktas, lūza, bet neliecās. Kliedz mani, lai padodas, lai nāk ārā un tādā veidā. Un tad es atceros, kad māsa man vēl pagrūda un nobučoja un pagrūda. Un viņa teica, darīsim tā, kā bija norunāts. Nu. Cik no jūsu ģimenes krita? Tieši no manas ģimenes abas māsas un brālis. Jā. 4 mēs bijām. Laikā no 44. gada līdz 50. gadam cīņā pret okupantiem krituši 2407 nacionālie partizāni, 4370 arestēti, 3973 legalizējušies, vēlāk tiesāti un izsūtīti uz Sibīriju. Mūžīga piemiņa cīnītājiem par Latvijas brīvību.
Mēs cīnījāmies, mēs nekad neesam padevušies un nepadosimies, nekad. Mums ir vajadzīgs karaspēks, mums vajadzīga armija, mums vajadzīga īsta latviešu tauta, bet vienmēr gatava aizstāvēt savu tēvu zemi. Vienmēr, naktī un dienā. Einārs Zariņš piedzima šai bunkurā tieši gadu pirms liktenīgās kaujas. Labi cilvēki viņu aiznesa uz drošāku vietu. Einārs atrada sev auģumāti. Gribētos pateikties un kāds ir tēva māte, kas šeit gāja bojā brīvu Latviju. Tad auģumāte, kas izaudzināja. Un visiem pārējiem, kas palīdzēja Jānim Lācim atrast šo vietu, kur atnāk ciemos. Paldies. Pie tevis nāku Latvijā, pie tevis nāku.